Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu, kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Tātad šodien mans padoms par to, kādas galda lampas pērkam, ja mēs pērkam. Tātad pirmais tādā atkārtojumā ir par gaismas temperatūru. Parasti viņu mēra kelvinos, un mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs izvēlamies šo te gaismu, nozīme ir arī gaismas krāsai vai gaismas temperatūrai. Tā būtu pareizi teikt. Tātad birojā mēs parasti lietojam dzeltenās gaismas. Tas būs ap 3000 kelvinu, kurš skatīsies uz cipariem. Baltā gaisma tas būs 4,5 kelvini. Un tad tādas gaismas, ko nevajadzētu birojā pirkt, tās ir zilās gaismas, un tur ir vairāk par 5000 kelviniem. Un šis ir pavisam citām lietām, citiem darbiem, tā kā lūdzu, ja mēs iegādājamies, skatāmies tātad līdz 4,3 līdz 4,5 šo te gaismas temperatūru kelvinos. Tālāk tātad par pašām galda lampām, un tur princips ir vienkārši, jo viņa ir lielāka, teiksim, ar lielāku rādiusu, garāka, ar vairāk tiem elementiem regulāciju, jo viņa ir labāka. Tāda, kā viņa ir apakšpusē, tātad lūdzu nepērciet ļoti maziņas. Tagad tādas galda lampas LED pārdodās ļoti maziņas. Pirmkārt, viņas izgaismo ļoti mazu laukumu, otrkārt, viņas ir ļoti nērtas darba vietā, jo tev viņi faktiski ir jāuzliek virsū uz dokumenta, lai tu kaut ko varētu saskatīt. Ir arī tādas vidējas, tā kā nedaudz vairāk, jā, viņas labāk regulējās, bet vēl ar vienu varētu būt situācija, ka mēs nevaram viņu nolikt, teiksim, normāli galda malā un tad visu izgaismot. Tā kā skatāmies, jo lielāka, jo labāka. Līdz ar to tad mums ir, mēs viņu noliekam galda malā vai pieskruvējam pie galdu, mēs varam jebkurā gadījumā pievilkt tuvāk, paņemt zemāk, augstāk, mums ir diezgan liela šī te regulācija. Tāpat atceramies par to, ko mums kādreiz vecāki mācīja, tie, kuri strādā ar labo roku izgaismojumu no kreisās puses, tie, kuri ar kreiso roku izgaismojumu no labās puses, ja, un attiecīgi tajā brīdī pie tās pretējās rokas ir jānoliek šī te galda lampa. Otrs ir, kā mēs teicām, tātad ņemam vērā, ka viņu var labi saregulēt, un vēl ar vienu ņemam vērā to, ko mēs runājam. Tātad mūsdienu gaismekļos, vai tad, kad mēs iegādājamies, skatāmies, kāda būs šī krāsa kelvinos, tātad krāsas temperatūra balta vai dzeltena. To mēs tur varētu izlasīt uz šī te gaismekļa apraksta. Jā, un tad mēs sapratīsim, vai mums būs patīkamāk lasīt, vai viņa būs baltāka, vai viņa būs dzeltenāka. Un, protams, ka mums ir jāsaprot, ka galda lampai ir jābūt tāda, kas netraucē, bet vispār, ja man prasa, es vienmēr saku, tad atceramies, vispirms sākam ar griestu lampām, pēc tiem nosacījumiem vai normālām griestiem ir jābūt atbilstoši normām, un šī te galda lampa parasti tad ir vajadzīga vai papildu lampa, tā viņa dažreiz sauc, piemēram, šujmašīnā viņa nesauc par galda lampu, bet par papildu lampu, tad viņa tiek pievilkta tieši tai vietai, kur vajadzīgi precīzi kaut ko izdarīt, bet, teiksim, ja pārējā darba vietā tādas, tik daudz apgaismojumu nav vajadzīgs, tad mēs, pārtiekam no šī te griestu apgaismojuma. Tā kā atceramies, ir ļoti slikta darba vieta, ja lielāko daļu vai tikai visu izgaismojam ar šo te galda lampu. Tā kā atceramies, sākam ar griestu lampu izvēli un to, lai tur būtu pietiekoši daudz gaismas. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā, un lai mums forša dzīve drošā darbā.